Sveicināti visi klātesošie. Lūkšu uzmanību. Tātad es vēlētos pateikt, ka vēlēšanas noteikti pirmdien, 23. septembrī. Katrā klasē ienāks pārstāvi, un tad būs iespēja balsot par vienu no kandidātēm. Tātad viena no mūsu kandidātēm ir 11. I2 klases skolniece Laura Anna Laizāne. Un otra kandidāte ir 11. U klases skolniece Krista Anija Eglāja. Lūdzu, sākumā es jums došu 1 minūti iespēju pastāstīt nedaudz par sevi un par saviem nodomiem. Sāksim ar Lauru. Labi, sveiki visiem. Mani sauc Laura Anna Laizāne, kā Mārtiņš teica, es mācos 11. I2 klasē. Brīvajā laikā es darbojos skolēnu padomē un nodarbojos ar tautas dejām. Man vajadzēja arī kaut ko vienkārši pastāstīt par sevi? Jā. Labi, ko vēl es varu pateikt? Mans mīļākais priekšmets ir matemātika. Es nezinu. Nē. Ok, tagad dosim vārdu Kristai. Čau, mani sauc Krista un es mācos 11. U klasē. Brīvajā laikā nodarbojos ar basketbolu, šogad pievienojos skolas Eiropas klubam, kā arī ārlietu klubam, kas ir Zemklubs māja. Un, principā, tas ir viss. Labi. Tātad tālāk es uzdošu dažus jautājumus. Katram došu iespēju atbildēt uz šiem jautājumiem. Sāksim sākumā Laura, pēc tam Krista un nākamo Krista, pēc tam Laura. Lai būtu godīgi. Labi. Pirmais jautājums. Kā jūs saliedēsiet jauno skolēnu padomes komandu, lai tā darbotos pilnvērtīgi? Tātad es pirmā atbildēju. Jā. Tātad mans plāns ir veidot saliedējošus pasākumus. Pirmais ir domāts rudens brīvlaikā, kas ir tieši padomēji, pieaicinot no malas kādu, kurš specializējas šajā, un ir jau arī doma, ar ko un kad, bet tas tiks tālāk arī domāts, kad nāks tuvāk. Paldies, Krista. Man doma ir ļoti līdzīga Laurai, bet tie paši saliedējušie pasākumi un vairāk tā doma ir par to, lai padome atnāk, it sevišķi ņemot vērā, ka šogad nomainās lielākā daļa padomes, lai jauniņie neatnāk, viņiem ir tāds, ok, nav mans, tāds jautrs, kas ir padomi iepazīst viens otru dziļākā līmenī, lai ir tā drošības sajūta, ka tu esi atnācis uz kaut ko jautru, nevis uz tādu mazu kabinetiņu, piemēram, un tu tur jūties tāds apspiests. Labi. Nākamais jautājums. Kādam, jūsuprāt, vajadzētu būt ideālajam skolēnu padomes prezidentam? Došu vārdu Kristai. Ideāliem, personīgi neuzskatu, ka var būt ideāls skolēnu padomes prezidents, bet varbūt tāds labs priekš skolēniem ir, ko es, piemēram, ja jūs man ievēlat. Es neesmu amats, es neesmu krāsas 303. kabinetā, es esmu skolēnu balss. Ņemot vērā to, ka es neesmu pats piedalīsies skolēnu padomē, man ir ieskats varbūt no skolēnu viedokļa. Un tas tāds, ka prezidentam ir jābūt skolēnu balsī, nevis tādam augstam, kurš staigā tikai pa gaitiņiem ar paceltu kalvu. Manuprāt, skolēnu padomes prezidents ir kā piemērs visiem skolēniem, un šim cilvēkam, kā arī Krista teica, tam nav jābūt augstākam cilvēkam, kas stāv visiem pāri. Šim ir jābūt cilvēkam, pie kura cilvēki gaitenī var pienākt un uzdot kaut kādus jautājumus vai vienkārši kaut ko par skolēnu padomi. Es domāju, ka šim ir jābūt cilvēkam, kurš spēj sadarboties ar citiem un nav vienkārši savā pasaulē, bet saprot, kas notiek apkārt. Paldies. Nākamo jautājumu sāksim ar Lauru. Kā jūs panāksiet to, lai pasākumos piedalās maksimāli daudz skolēnu? Kā tieši jūs viņus varētu un visus informēsiet? Tātad, protams, ir skolas
sociālai mēdīji, kas jau tiek popularizēti, caur kuriem visi pasākums tiek popularizēti. Un šogad es vēlētos vairāk, lai arī mums ir sadarbība ar klašu vecākajiem, un caur klašu vecākajiem šie visi pasākumi tiek popularizēti klasēm, un klases vairāk dzird no skolānu viedokļa, nevis vienkārši, kad ir kaut kas, ir kaut kur kaut kāds pasākums, bet vairāk klašu vecākie arī var pastāstīt, kas būs, jo mēs viņiem esam izstāstījuši šo informāciju. Paldies! Jā, visam noteikti būs šie sociālie tīkli, kā arī klašu vecākie, un pat es biju klašu vecākā, un tas arī tāds knīpiņš, varbūt, ko Laura minēja, var uzlabot to sadarbību ar klašu vecākajiem, bet pavisam noteikti arī būtu šo mūsu jau izcilo gan izglītojošo pasākumu, gan šo tradīciju modernizēšanu, ja tā var teikt, lai ir lielāks. Piemēram, ir mums pamatskola, tur ir tik daudz, tā kā es redzu radošs cilvēku, lai ir kaut kas katram, lai mēs nepieturamies pie kaut kā, kas ir jau 20 gadus jau viens un tas pats. Paldies! Nākamais jautājums. Kāda ir jūsu vīzija saistībā ar šo amatu? Ko jūs vēlētos paveikt? Lūdzu, Krista. Tas atkal korelēs ar to, ko es tikko pateicu, ka vienkārši modernizēt šīs tradīcijas, protams, izveidot prezidentam labāku saikni ar skolēnu padomu un skolāniem, jo es tiešām, ja jūs man ievēlat, uz ko es ļoti ceru, es negribu, lai es esmu kaut kas, pie kā jūs nevarat pienākt. Es gribu, lai jūs esat tāds tā kā, rekurņa prezidents ir parunāt, varbūt man ir kāda ideja, ko es varu sniegt, bet es varbūt pats negribu iet padomē. Un, principā, jā, tas būtu izglītojošs pasākumu attīstīšana mūsu skolā, kā arī tradīciju modernizēšana. Lūdzu, Laura. Varu lūdzu atkārtot jautājumu? Protams. Kāda ir jūsu vīzija saistībā ar šo amatu? Ko jūs vēlētos paveikt? Mans viens no galvenajiem mērķiem būs attīstīt sadarbību gan ar, protams, skolas vadību, gan ar klašu vecākajiem, bet viena no manām idejām ir attīstīt sadarbību ar interešu izglītības pulciņiem un kopā sadarbojoties ar šiem pulciņiem veidot dažādas izglītojošas pasākumus, kuri ir, principā, ir saistīti ar kādu noteiktu interešu izglītības pulciņu, bet mēs vienkārši palīdzam īstenot un organizēt šo pasākumu. Paldies! Nākamais būs nedaudz vieglāks jautājums. Kādas ir jūsu stiprās puses? Sāksim ar Lauru. Man nepatīk īsti tā par sevi lielīties, bet, ja man būtu jāsaka, kas ir manas stiprās puses, es domāju, ka man viena no stiprām pusēm ir tas, ka, ja es kaut ko apņemos izdarīt, es arī to izdarīšu, un tas tiks izdarīts līdz pēdējiem sīkumam. Un es domāju, vienkārši, es nezinu, vai es varētu teikt, ka es esmu ļoti draudzīgs cilvēks, lai gan visi draugi saka, kad es esmu. Ļoti grūti ir sevi vērtēt, vairāk labāk cilvēki var tevi vērtēt no malas. Bet es gribu teikt, ka es esmu cilvēks, kurš ar jebkuru var pieiet un parunāt. Un es arī gribu, lai nebaidās no vienas cilvēki, un viņi var vienkārši pienākt un parunāt. Paldies! Lūdzu, Krista. Tas tāds teica viegls, bet nav maz tik viegls jautājums. Bet es domāju, tā varbūt neskaitās kā īpašība vai kaut kas tāds, bet es ļoti kā atvērta domājoša persona, lai arī ar ko pie manis nāktu, esmu gatava realizēt vai pat vienkārši uzklausīt, jo es nezinu, man ir tāds, tā kā, ir tas teiciens, think outside of the box, un tas pāris attiecās uz mani, jo es, man liekas, nekad neesmu tā kā tajos rāmjos, ko parasti cilvēki uzliek ietilpusi, tāpēc, jā, varētu teikt, ka tāds stiprākā ir tas, ka man vienkārši nāciet ar jebko un būs sanāks. Paldies! Nākamā jautājuma, ko es vēlētos uzdot, ir kādi iegūmi ir skolēniem no tā, ka jūs esat prezidents? Iegūmi? Labs jautājums tā. Bet tie pavisam noteikti ir atkal vienkārši
kā ir manām plakātā, vienkārši neaizmirstam skolas dzīve, kas neskaitās tikai pasākumi, vispārējais, kas mums asociēs skolēnu padomi, bet tas vienkārši ir pozitīva vide, kur tu nenāc skolu ar drūmu seju, kur tu nāc ar tādu, šodien varbūt būs kaut kas interesants. Un arī draudzība, tas izklausās tik ļoti klišejiski, bet draudzība, jo, es nezinu, man personīgi, es ļoti uztveru visus tā draudzīgi ar tādu pozitīvu atmosfēru, par ko es vispār ļoti priecājos, ka tas ir Laura tā sanāk, lai nav tā kā pagājuši gadu, vai iepriekšējos gadus, kad ir tā kā kautiņa apmēram jau sākušies prezidentūras laikā, bet, jā, es teiktu vispār ieguvumu tāds pozitīvu vidi vispār skolā. Es teiktu, ka Mārtiņa, bet varētu atkārtot jautājumus ar precedentiem atbildi. Kādi iegūmi ir skolēniem no tā, ka jūs esat prezidents? Es teiktu, ka ļoti liels iegūms, protams, tas nav tev kā uzbrukums, bet man pieredze padomē, jo šī 2 gadi man ir ļoti ļāvuši saprast visas padomas darbības no iekšēnes un kā viss tiek organizēts un arī ko vajag uzlabot un, protams, vēlme ir organizēt visu labāk, gan šos sporta turnīrus, jo pagājuši gadu bija dažādas problēmas ar tiem, ar organizēšanu un vienkārši uzlabot to, kas mums jau ir un pievienot kaut ko jaunu un interesantu. Paldies! Ļoti svarīgs jautājums no, visticamāk, skolotāju puses būtu, kā jūs plānojat apvienot skolēnu padomes prezidenta pienākumus ar mācībām un ārpus stundas aktivitātēm. Kā mēs visi zinām, prezidenta pienākumi ir 24 stundas 7. Lūdzu, Laura. Es teiktu, ka apvienot nav tik grūta problēma, jo vienmēr ir kaut kas, ko var atrast, citu padarīt, un vienmēr ir tas, es teikšu godīgi, ir problēma ar to, ka ar telefonu. Taču, ja es iestīšu ievēlēt šajā amatā, tad, protams, šī problēma tiks labota, un šis laiks, ko es vienkārši pavadu bezjēdzīgi sēžot telefonā, tiks veltīts kaut kam citam, un savādāk veltīts un savādāk aizpildīts ar dažādiem darbiem. Un, jā, šis mācību gads būs interesants ar visiem citiem projektiem, kas arī skolā ir papildus, bet es domāju, ka es esmu spējīgs sadalīt šo laiku un vienkārši veidot savu grafikus. Kāds un kā. Paldies, Lūdzu, Krista. Es domāju, menedžēt to savu laiku nebūs nemaz tik grūti, jo no mazotnes, tas ar basketbolu arī vairāk esmu spēlējis 2-3 komandās jau kopš bērnu kājas un kaut kā jau es ģimnāzijā tiku. Nebūs, es domāju, tik traki, bet jā, ir jau vienmēr var bišķiņ atlikt kaut ko malā un to prezidentūru nolikt pirmajā vietā, jo prezidenta amats ir tāds svarīgāks un vienkārši. Es domāju, atrast laiku nav grūti, ir atrast vēlmi, un es šeit nebūtu, ja man nebūtu šīs vēlmes. Paldies! Tagad es vēlētos nedaudz vairāk parunāt tieši par jūsu iesūtītiem plakātiem. Kā es ceru, ka visi redzēja, apskatīja kandidātu izveidotos plakātus. Un sāksim ar Kristu. Lūdzu, izskaidro savu saukli par saldu dzīvi. Šis tāds, es esmu vienkārši, tas bija, mēs taisījām bildi un tur tāds rozā kreklis un bija tāds, ka izstāstā ļoti draudzīgi, tā kā pēc končiņas, un varētu tā kā kaut ko ar tādu saldu, jo es personīgi esmu ļoti liels iekritējis uz saldumiem, un vienkārši tā doma tur ir par to, ka salda dzīve, tas tāds pozitīvisms, tas principā tur viss, tas ir par pozitīvismu, tas sauklis, un par to, ka tā kā jebkurā mazākajā drūmajā situācijā tur atrast kaut ko saldu, to zelta maliņu. Un tas arī principā, bet pārsvarā tas bija tāpēc, ka man bija rozā kreklis. Paldies! Laura, tavs sauklis plakātā bija kopā attīstīsim sadarbību. Ko tu vēlējies ar šo pastāstīt? Kā jau es teicu, viens no maniem lielākajiem mērķiem ir attīstīt sadarbību gan ar šiem īpaši izglītības pulciņiem, gan ar klašu vecākajiem un skolas vadību. Vienkārši attīstīt to, lai tā ir pilnvērtīgāka. Un liekas, ka visi ir iesaistīti, nevis tikai kaut kāds mazs pulciņš, kas sēž
tajā 33. kabinetā. Paldies! Viens no nākamajiem jautājumiem ir vairāk arī par skolēnu interesēm, ko es esmu dzirdējis šos gadus, ka skolēnu vēlmēs ir dažādi sporta pasākumi. Šogad varbūt nebija iespējams tik daudz un bija kādas kļūmes, ko jūs darītu savādāk un kāds tieši ir jūsu vēlmes, ko jūs vēlaties panākt ar šo? Tātad es ar savu sportistu klasi, noteiktu klasi, kuri ļoti spiež uz to, ka viņi vēlas, piemēram, volejbola turnīru un basketbola turnīru. Protams, prioritāte būs tādas izveidot un mācoties no pagājušā gada kļūdām. Es teiktu, ka šis pasākums netiks saspiests, tas tiks izteikts uz vairākām nedēļām, lai netiktu pieļaut šīs kļūmes, kas bija pagājušajā gadā, un viss tiks izplānots. Un es domāju, viena no tām lielajām lietām būs tas, ka būs publicēti grafiki jau iepriekš, un tad vienkārši būs tas, ka viņiem tur būs jābūt vai vienkārši nepiedalās. Paldies! Krista? Jā, pavisam noteikti tas būs tā volejbola basketbola turnīra reanimēšana, tā varētu teikt. Bet pavisam noteikti tas ir, mums gadā ir dienas, cik viņas ir mācību gadā, viņas ir vēl mazāk. Un es domāju, tas atkal tās skolēnu intereses būtu, tas aptaujas ir garlaicīgs, es to pat apzinos, bet varbūt būtu jāapstaigā klases un jāuzzina, ko varbūt skolēni labāk grib un kā mēs varētu to realizēt, ņemot vērā, ka 2 turnīri ir tik, cik, dienas ir tik, cik viņas ir, un varbūt citu kādu pasākumu, kas nav volejbola vai basketbola turnīrs, varbūt ir kādas labākas idejas, un vienkārši atrast to ceļu, kur var izdarīt to, ko skolēni grib, varbūt samazinot citas lietas, kas ir bijušas iepriekš. Paldies, Lās! Vēlētos paturpināt nākamo jautājumu ar Kristas teikto par to, ka vajadzētu vairāk uzzināt informāciju no skolēniem. Kā tieši jūs būtu gatavi jūs ievākt šo informāciju? Aptaujas, ne? Nav efektīvi, manuprāt, bet es nezinu, tā pati runāšana, es domāju, ja man būtu tāda iespēja aiziet pie katras klases stundā, jo ar klašu vecākiem, protams, tas ir viens cilvēks, kurš tev atnāk pastāst, ko tavu klasa grib, bet tas arī tur ļoti šaustās tās domas un idejas, bet es visam noteikti man būtu iespēja aiziet pie katras klases un pakonsultēties, ko viņi grib, un dabūt to kopsavilkumu, tas būtu tāds labāks nekā aptaujas vai viens klases vecākais no klases. Paldies! Vārds Laurai. Es domāju tieši pretēji, kad mums ir jāievāc informācija caur šiem klašu vecākiem. Pagājušajā gadā īsti tas nestrādāja, jo es teiktu, ka klašu vecākiem vairāk vajag savās klasēs apspriest, kādas ir idejas un ievākt šīs idejas un tieši nāk pie mums ar idejām, jo pagājušajā gadā problēma bija tas, ka cilvēki nāca, bet viņi nebija uzzinājuši informāciju no savām klasēm, ko klases vēlās. Un reizē var arī mēģināt attīstīt šīs aptaujas, jo liela problēma ar aptaujām bija tas, ka viņas bija anonīmas un tur visādas nepatīkamas lietas tika sāktas rakstīt. Taču mēs šīs aptaujas domājam padarīt tā, ka tev ir jānorāda, kas tu esi, un tad īsti nevar tā. Un tad tiešām cerams mums ienāks idejas, un, protams, ja kādam ir kāda ideja, tad vienmēr laipni aicināt 303. uzklausīt. Paldies! Pirms mēs dodamies uz jautājumiem no zāles, es piedāvāju un vēlētos, lai katra no jums uzdod kādu jautājumu savai konkurentei. Lūdzu, Laura. Jā. Kā tu iet? Man ir īstenībā ļoti labi. Kā tu iet? Personīgi. Man likās, ka būs tragāk. Man arī. Tā teicu uz to. Ok. Šoreiz vēlētos varbūt nedaudz vairāk tieši saistībā ar šīm debatēm jautājumiem. Lūdzu, Laura ir jautājums. Kā tu
plāno organizēt visu padomus darbību, ja tu nezini, kā iepriekš kā viss šis norit, un tā nav iepriekšējā pieredze? Iepriekšējā pieredze man nav, bet es esmu jau bijusi arī pie konsultants Narcets Asarīts šajā jautājumā, uzzinājusi no viņas diezgan daudz ko, un arī man ir ļoti daudz paziņas, tā var teikt, man māsa arī, kas ir pabeiguši šo skolu un bijusi padomē tos savus 5, 6 gadus, nāc pārliecināta, un viņa man ir kā konsultants šobrīd lielākais. Paldies par atbildi. Krista, gaidām tavu jautājumu. Tāds neekspektējams par kāds bija tavs lielākais varbūt ieguldījums, ko tu pa 2 gadiem padomē, tā kā esi izdarījusi. Tāds lielākais, ne visi, bet tāds lielākais wow moments. Es nezinu, man liekas, ka diezgan šokējošs fakts manā ieguldījumā padomē. Tas, kad man pajautā, kurš ir mīļākais padomas pasākums, es vienmēr saku balles, bet nevis pašas balles, bet tieši organizēšana. Jo organizēšanā ir nevis tikai tas hauss, lai gan tam hausam arī savs skaistums ir, savs šarms, bet es nezinu, tā ir sava veida izklaide, visu organizēt un beigās redzēt, cik ļoti tas citus iepriecina, tas, ko jūs esat radījuši. Bet es teiktu, ka šīs visas bāļu organizēšanas, un tas ir tieši arī tas, kas man iedvesmoja nākt. Jā. Paldies par atbildi. Tagad es dodu iespēju jums, auditorijai. Megija ir ar mikrofonu un sakos tā. Pacels roku un iedos mikrofonu, uzdos jautājumu. Un uz jautājumu var gan uz kādu individuālu cilvēku tēmātu vai abiem diviem. Toties, ja jautājums tiks uztverts neadekvāti, tad jums ir tiesības atteikt šo jautājumu. Lūdzu. Labdien! Vēlējos zināt, ko jūs domājat par skolēnu padomes konsultantu iesaisti pasākumu plānošanā un organizēšanā? Man atkārtot vai? Nē, viss labi, viegli. Lūdzu, Krista. Personīgi, es neesmu bijis padomē, es nezinu, kāds tur patiesībā tur viss notiek, bet es neesmu saskatījusi šo, tas ir reāli tas, ka es neesmu pat darbojusies ar to, bet no kā es varu runāt, ka es aizgāju konsultēties par to, ko man vajadzētu labāk uzzināt, un es saņēmu ļoti pozitīvu tādu atmosfēru un atbildes uz visiem maniem jautājumiem. Labi, Laura. Skolotāji, arī lūdzu neapvainojieties, ja kaut kas, ko es pasaku, jūs aizskat, bet brīžiem man ļoti patīk šī iesaiste, jo mūsu konsultantam ir ļoti liela pieredze ar iepriekšējiem pasākumiem un var dažādas idejas un lietas, kas ir bijušas iepriekšējos gados, piemēram, tajā pašā pilī. Tagad organizējot skolotāju dienu, ļoti daudz idejas nāk, kas ir bijušas pilī, un tas ir ļoti palīdz. Bet dažreiz arī liekas, ka ir par daudz, un mēs vēlamies šo brīvību, bišķīt vairāk, bet reizē mums ir jāsaprot to, ka skolēnu padomē ir jāstrādā savā veidā, un mūsu konsultants tikai to mēģina realizēt, lai mēs neizkāpjam ārā no šīm robežām. Paldies! Vai vēl kādam ir kāds jautājums? Sveikas! Es pieņemu, jūs pazīstat vienu otru diezgan labi, un es atceros šo jautājumu vai šo ieteikumu, paprasīju arī pagājušajā gadā debatēs, tāpēc es arī šogad vēlos jums to kā teikt. Paprasīt, lai jūs nosaucat viena otrai labākās īpašības. Kādas jūs redzat savai, kā teikt, viena otrai, kādas jums labākās īpašības? Paldies par jautājumu. Lūdzu, Laura, tu vari sākt. Tātad, Krista, es teiktu, ka man ļoti patīk, ka tu esi ļoti sportiska. Ļoti radoša persona
un ļoti draudzīgi. Tā kā es domāju, ka jā, arī es tevi nepazītu, tu būtu tas cilvēks, pie kā es gribētu pieiet un parunāt. Vienkārši. Es ļoti paldies par tas uzlabojumu pašapziņu. Bet, Laura, es tā kā abrīnoju to tavu uzņemšanos, un, jo es personīgi labas padomē negaidu, tāpēc, ka man bija par daudz jāizņems laiks, bet tas, ko tu uzņemies, kā tu dari, es redzēju, kā tu organizē tos pasākumus un vispār tā uzņēmība, kurā tavā dzīves sfērā esmu novērojis, ka tu tā kā, ja tu uzņemies, tad tu izdari, un tas man ļoti, ļoti patīk par tevi. Paldies. Paldies, Lels. Vai no auditorijas ir vēl kāds jautājums? Okay. Man ir tātad gadījumā jūsu pretiniece, ko jūs gribētu, lai viņa realizē? Varbūt no jūsu mērķiem vai ir kāda cita lieta no neminētām lietām, ko jūs gribētu, lai otru realizē? Principā, ņemot vērā, ka mēs runājam, izklausās diezgan līdzīgi mērķi, tā pa pusē, tāpēc es domāju, ja tā kā viņa uzvar, es vienkārši gribu, lai viņa dara visu uz saviem 100, un es zinu, ka viņa to tā darīs, ja viņa uzvar, un tas arī vienkārši, lai viņa izdara visu, ko viņa ir iecerējusi, jo tas ir galvenais, jā. Es domāju, ka, ja tu uzvarētu, es, protams, būtu ļoti priecīgi, un lai kurš uzvar, būs ļoti labi prezidenti. Bet viens no maniem mērķiem ir basketbols. Man ļoti vajadzētu, lai to organizē volejbola turnīru. Ļoti! Ja tu zināt, cik daudz reizes man ir pienākuši un pajautājuši, kad būs volejbola turnīrs, tas ir tā kā viens no top prioritātēm. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Kas ir lielākais iemesls, kāpēc mums vajadzētu balsot par tevi, nevis par otru? Kaut kas, ko jums šķiet, ka jūs varētu realizēt daudz labāk vai daudz vairāk nekā otra? Un, jā. Lielisks jautājums. Lūdzu, sāksim ar Lauru. Es domāju, ka man tieši šī padomas pieredze dod tādu perfektu iespēju visu tā kā saprast no pēc skolas, kā arī drīkst un kā vajag organizēt. Lai gan es domāju, ka tu to arī ar laiku iemācītos. Savukārt es domāju, ka man ir šīs dotības jau kopš 2 gadu. Un, kā Kristi teica, ja es kaut ko uzņemos, tas ir līdz galam izpildīts un līdz visiem sīkumiem. Tā kā es domāju, ka ar mani būs tā, ka viss būs ļoti izplānots un cerams viss noritēs bez nekādām aizķeršanām. Paldies! Kāpēc tieši par mani varbūt tas tāds, arī par to padomu, es neesmu bijis padomē, bet man liekas tieši tas faktors, ka es neesmu, man ir tāda lielāka motivācija, lielāks spēriens, ja tā var teikt, ka vienkārši tev ir jādara, un tu nevari tur atpūsties, tur tagad tu esi bijusi kaut kur, tu visu māki. Un tāda otrā lieta ir tas, ka es ļoti līdzīgi kā Laura, es vienkārši uzņemšos, darīšu, un ar to realizēšanu tas ir atkarīgs, kas būs, ko skolēni gribēs, jo padome ir padome, bet tur ir tas vārds skolēnu padome ar iemeslu, jo tā ir skolēnu balss, ko skolēni grib. Paldies, Lels. Vai ir vēl kādam jautājums? Man radās jautājums par to, kā jūs nodrošināsiet, ka jūsu izdomātās jaunās idejas un inovācijas būs ilgtspējīgas un turpināsies pat arī tad, kad jūs jau būsiet pabeiguši šo skolu. Paldies. Lūdzu, vārds Kristei. Tas uzreiz ir lielāka veicināt to sadarbību ar visām vadībām, skolotājiem, skolēnu padomē, vienkārši iesaknot viņas līdz pēdējai detaļai, ka vienkārši turpmākajām padomēm ir tāds, viņi ir tā kā detalizēti izplānot, mēs tur varam pielabot kaut ko, bet mums jau ir tā pamats tam, un tāpēc domāju, ikviena ideja, ko es šodien teikusi, kas vispār ir manā vīzijā, vienkārši izplānot līdz mazākiem sīkumam, lai tās var turpināties gadu gadiem ar uzlabojumiem, protams. Paldies. Vārds Laurai. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir
protams, tas, kā ir izplānots, bet arī tas, cik ļoti cilvēki to apmeklē un cik ļoti viņiem patīk mūsu šis organizētais pasākums, lai tas būtu izglītojošs vai izklaidējošs. Jo, ja cilvēkiem nepatīk šis pasākums, ko mēs vienreiz organizēsim, viņi nevēlēsies šo pasākumu vēlreiz. Tādēļ es domāju, ka par pasākumiem, protams, ir jāveic aptaujas, ko skolēni reāli vēlas. Un jāveido pasākumu, kas viņiem patiks, un viņi nākošajos gados pilnīgi prasīs kaut ko. Paldies. Ir vēl kādam kāds jautājums? Jā? Aizmugurē. Aizmugurē pēdējā viena. Man ir jautājums, vai Laura, piemēram, turpināt iet padomē, ja Krista uzvarētu, un vai Krista sāktu iet padomē, ja Laura uzvarētu? Es domāju, ka tā kā es esmu apņēmusies kandidēt, es domāju, ka es arī turpināšu. Tā ir diezgan jā, jo ir šīs idejas, kuras arī es beigās neuzvaru, ir jārealizē, un es ceru, ka ar Kristas sadarbību to varēs realizēt. Tāpēc es domāju, ka jā, es izbaudīšu šo pēdējo gadu padomē, ja arī es netikšu ievēlēta, lai gan es ceru, ka es tikšu ievēlēta. Paldies. Es domāju, ka mums ar Lauru ir pietiekoši labas attiecības, lai šī kandidatūra nešķirtu kaut kādu milzīgu barjeru. Tāpēc, jā, ja Laura uzvar, es iešu, es darbošos ar tikpat lielu atdevu, bišķiņ mazāk, jo prezidentam lielākā atdeva, bet tādu pašu atdevu vienkārši darbotos un palīdzētu Laurai realizēt viņas idejas. Paldies. Vai ir vēl kāds jautājums? Es skatos, nē. Ir viens jautājums. Okay. Tātad es padomē esmu darbojies 1 gadu, un es esmu redzējis to, ka liels grūtības sagādā izglītojošie pasākumi, jo padomas funkcija ir arī rīkot izglītojošos. Nav grūtības, jo viņi notiek, bet ir diezgan grūti izdomāt viņus. Un tādēļ man ir jautājums, varbūt jums ir kādas idejas, ko jūs vēlētos norganizēt tieši izglītojošajā daļā? Paldies par jautājumu. Lūdzu. Par izglītojošo sfēru tas būtu atkal varbūt tā aptauja skolāniem, varbūt par tiem interešu pulciņiem arī sasaistīt tos, sameklēt, kas varbūt tāds mūsu skolā ir aizgājis, izveidot kaut kādu to izglītojošo pasākumu saistībā ar tiem mūsu pulciņiem skolā, jo ir jau ļoti daudz mums skolā pulciņu, kur cilvēki iesaistās, un ar tiem kaut kādā veidā korelēt tos izglītojošos pasākumus. Paldies. Lūdzu, vārds Laurai. Man tieši doma bija par tiem izglītojošiem pasākumiem ar interešu izglītības pulciņiem, sasaistīt, kā jau es teicu, organizēt ar viņiem kopā, vairāk palīdzēt viņiem ir organizēt, piemēram, es zinu, ka mums skolā ir šaha pulciņš, un es domāju, ka būtu daļa skolām, kas būtu ieinteresēti šaha turnīrā, kaut vai tikai skolas ietvaros, bet mēs kopā šaha pulciņš varētu to organizēt, vai ar politikas pulciņu mēs pagājušajā mēģinājām organizēt kaut kādu, kas tas bija kaut kāda uzdevuma, bija jāpilda. Un mums beigās kaut kas nesanāca, bet es domāju, ka tieši ar šiem pulciņiem mūsu skolā ir tik daudz un dažādi, es domāju, ļoti daudz ko var izdomāt saistībā ar tiem. Paldies, Alis. Ar to arī mēs noslēgsim šos jautājumus un tūlīt arī beigsim debats. Un tāpēc es došu katrai no jums pēdējo iespēju pateikt, kāpēc tieši par jums jābalso un atvadīties no skatītājiem. Par mani balsot vienkārši jūs gribat tādu pozitīvu atmosfēru skolā un daudz labāks tos organizētāks un vienkārši pozitīvu vidi balsot par mani. Un arī vienkārši gribat jaunu seju un jaunas pārmaiņas, kas nav jau padomē jau nostabilizējušās, tad jā, esmu šeit, nāciet, balsojiet 23. Mans vārdiņš Kristāna Ieglai.
Paldies! Un tu, Laura? Es teiktu, ka, protams, tā ir katra izvēle, par ko viņi vēlas balsot, bet es domāju, ka par mani ir jābalso, ja jūs vēlaties kādu, kurš jau izprot visu, kā tas darbojas, un vienkārši vēlas to visu uzlabot un attīstīt tieši kā skolēni vēlas, kā mani nosauc Emīls. Es esmu padomes dinozaurs, jau 3. gads šis būs padomē, taču es domāju, ka šis tieši esot padomes dinozauram, dod savu priekšroku arī ar visu šo organizēšanu, un es vienkārši ceru, ka cilvēki mani izvēlēsies nevis tāpēc, ka viņiem vienkārši kāds liek, bet tāpēc, ka viņi vēlas par mani balsot, un viņi saprot, kādi ir mani mērķi. Paldies! Tad ar to arī mēs noslēdzam šīs dienas debatas, un tas, ko es vēlētos teikt, ir balsojiet atbildīgi, kārtīgi izvēlēties, par ko tieši jūs vēlaties balsot, un tad līdz 23. septembrim. Uz redzēšanos!